BNI sekta, jā. Es viņu arī apmēram tā saucu. Tā kā, ja kāds tur ir, neapvainojieties, es tīri sociāliski jums izstāstīšu šo visu stāstu. Tā tad viņi cenšas piesaistīt aizvien jaunus šīs te kustības dalībniekus. Un ko es esmu sapratusi, ka tie cilvēki, kas ir šajā BNI sistēmā, diemžēl viņi nav veiksmīgi savā uzņēmēja darbībā. Neviens no viņiem nav veiksmīgs, jo viņi visi šai kopienai pieķeras kā salmiņam, ka tur tagad manas lietas aizies. Jo tā pēdiņās skaistā puse šim ir tātad, viņi reizi nedēļā tiekās, tur ir visi tie uzņēmēji, kuri ir šajā te kopienā, viņi satiekās, viņi palīdz viens otram taisīt biznesu. Tātad visiem šiem te dalībniekiem, kas piedalās šajā kopienā, ir uzdevums pārdot vienam otra pakalpojumus, tā kā ieteikt, mēs esam tā kā vienā kopienā, un tad es tev iesaku kaut ko pirkt no manis vai rekomendēt kādu, vai tur ir vēl tāda lieta, ka viņi palīdz ar savstarpējiem kontaktiem, un sanāk tā, tas uzņēmējs, kuram jau tāpat neiet, viņam īsti labi nesanāk tas bizness, ar ko viņš darbojās. Viņš dodās uz šo kopienu, kur viņš samaksā dalības maksu. Pirms kaut kādiem gadiem tas bija 1000 eiro par gadu, iespējams, ka tagad tas ir vairāk, es tiešām nezinu. Tātad viņš iemaksā to dalības maksu, viņam ir uzdevums reizi nedēļā iet uz šo te kopienu, izplatīt citu uzņēmēju produktus, un pa starpam viņš cer, ka kāds nopirks arī viņa produktu un pakalpojumu. Un tas ir tas, ko es šajā pēdējā BNI tikšanās reizē ļoti skaidri ieraudzīju un nolasīju, ka tur ir sapulcējušies introverti cilvēki. Par citām iezīmēm varbūt es tik daudz šobrīd nerunāšu, jo jūs viņus vēl nepārzinat, bet tur ir tādi, kuri cer uz brīnumu, ka kāds viņam viņa biznesā palīdzēs. Bet realitātē viņš caur šo organizāciju iegūst sev vēl vienu nastu. Viņš dabū vēl uzdevumu sev papildus tirgot to citu cilvēku produktus, ja? Jo viņiem tur ir tā, ka tajā vienā pulciņā, teiksim, ir viens grāmatvedības uzņēmums, viens uzkopšanas uzņēmums, viens ēdināšanas uzņēmums, vieni kaut kādi elektriķi, vieni datoriķi, lai viņi nekonkurētu savā starpā un lai viņi tā kā var pirkt viens no otra tos pakalpojumus. Un ja jums kādam iezogās prātā doma, ka jums šāda organizācija ir vajadzīga, tad visticamāk tu neesi savā īstajā vietā, tu netiec galā ar to savu biznesu, jo mēs uz šito visu vienmēr varam ļoti vienkārši paskatīties. Vai tādā organizācijā stājās, Lidls vai Rimi vai Jisks vai Air Baltics vai, vai kaut kas, kam iet labi, stājās šādās organizācijās. Ja? Loģika ir neērta un nepatīkama klientam. Pie kam šis ļoti, ļoti sasaucās ar to, ar ko es šodien sāku, ar to sevis novērtēšanu. Es atceros, ka tas jau bija tiešām ļoti, ļoti daudz gadus atpakaļ, kad es vēl rakstīju bloga rakstus.
viena no tām tēmām man bija tieši par loģiskiem un ētiskiem tipiem apkalpošanā, un tas raksts ieguva milzīgu rezonanci tā iemesla dēļ, ka komentāros sevi metās aizstāvēt visi loģiskie tipi un teikt, nē, es arī varu apkalpot, nē, man arī labi sanāk, es to darbu daru, es to spēju izdarīt, man sanāk. Bet, redz, jautājums ir par to, kāpēc ir tik ļoti jāaizstāvās. Laikam jau tā ir tāda dabiska, normāla cilvēka reakcija par sevi pastāvēt un parādīt, ka tu esi labs, varošs, ka tev tur viss sanāk, tu visu vari, tev viss izdodās. Un tu jau galu galā arī ļoti centies, un ja jau tu būtu tik slikts, tu jau tur nestrādātu, vai tad jau tev tas bizness neiet un nesanāktu. Bet loģika ir tā, kurai nevajadzētu ne pārdot, ne apkalpot. Man tieši pagājušajā nedēļā bija tāds gadījums, ka es darba dienas vidū biju Sport Direct veikalā. Un tur, ziniet, bija salīdzinoši daudz pārdevēju. Tas veikals gan liels, bet arī pārdevēji. Tur bija kādi 5 vai 6 cilvēki. Pircēju nav daudz. Bet es jau redzu, es stāvu ar to vienu botu rokā, ar acīm meklēju kādu, kurš man varētu palīdzēt. Ja? Meklēju kādu, kurš mani apkalpotu, lai pajautātu, vai es varu dabūt šo botu mazākā izmērā. Un es redzu, ka tur čalis starp rindām, viņš pilnīgi ir tā kā sarāvies, ierāvies un ļoti cītīgi turpina kaut ko tajos plauktos kārtot, ar visu savu būtību parādot, ka viņš negrib ar mani runāt, viņš negrib ar mani komunicēt, viņš negrib mani apkalpot. Lūdzu, lieciet mani mierā, lūdzu, kaut būtu kāds cits kolēģis, kas varētu šo paveikt manā vietā. Es to negribu. Un, godīgi sakot, es tajā veikalā izbesījos, ļoti stipri konkrēti izbesījos tā iemesla dēļ, kad es gāju meklēt kādu citu, jo man tiešām negribās iet klāt cilvēkam, kurš ir ļoti nepretim nākošs un neviesmīlīgs. Un, kad es atradu pie kases 2 citas meitenes, viņas teica, oi, tad tur zālē nebija kāds, kas jums varētu palīdzēt. Kā jūs domājat, vai šeit ir stāsts par kādu ētiska tipa cilvēku, kurš vēlas piemīlēt klientu, kurš grib viņam darīt patīkami, kurš grib sniegt apkalpošanu visaugstākajā līmenī. Ja? Tā tas nenotiek. Principi, viņi vis kaut kur ir, bet ko es ar to gribēju teikt tieši mūsu uzņēmējdarbības tēmas sakarā, kad šis ir ļoti, ļoti svarīgi izvēloties to, kādu sapņojot par to savu nākotnes nodarbošanos vai par to, kādu pakalpojumu tu plāno sniegt vai sniegsi. Ja tu esi iracionāla tipa cilvēks, tu nevari darīt rutīnas lietas, ja tu nevari to rutīnas darbu un kaut ko tādu lielu un grūti paceļamu, jo iracionālajam ir vajadzīgs mainīgums. Visu laiku ir tā vēlme, vilkme pēc kaut kā, kur kaut kas būs citādāk. Un it īpaši, ja kaut kas arī tas darbs ir saistīts ar kaut kādu termiņu stingru ievērošanu, ar kaut kādu dokumentāciju. Bet zin kā, principā jau tas ir visur, tas ir absolūti visās jomās ir kaut kas, kur tev ir šajos termiņos jāiekļaujās, un kaut vai tas, ka tev ir tavam klientam kaut kāds tas darbs vai pasūtījums jānodod noteiktā laikā. Tas jau ir jebkurā jomā, vai tu, cep tortes un pīrādziņus,
vai tu sniedz tur kaut kādus manikīru pakalpojumus, vai tu kaut ko tirgo, vai tas ir kaut kāds servisa pakalpojums, vai tu tur labo kaut kādas iekārtas. Tas ir absolūti visur, bet vienkārši šis katram mums pašam par sevi ir jāzina, lai to varētu kaut kā piekoriģēt, jo nav jau tā, ka tā iracionalitāte ir kaut kāds tāds totāls haoss, pār kuru nav iespējams valdīt. To visu var saorganizēt, pielietojot tādu tehniku kā apsolījumu. Jo tad, kad mēs solam paši sev, tad iracionālajiem ir ārkārtīgi grūti solījumus noturēt, bet apsolīt otram, to ir daudz vienkāršāk izdarīt. Ja? Un arī tie paši deadline, jeb termiņi, kuri mums ir jāievēro kaut kādu atskaišu nodošanai vai, teiksim, noteiktā termiņā apmaksāt rēķinus vai samaksāt nodokļu maksājumus, tas viss disciplinē. Un par to, protams, vairāk ir jāpiedomā, vairāk ir sevi šajā tēmā jāpakontrolē. Viesmīlības nozare Rīgā bieži vien galīgi nav viesmīlīga. Katru mēnesi prieku aizēno viena un tā pati problēma atrast tikšanās vietu. Un šeit tiek ļoti gari un detalizēti aprakstīts tas, ko šie cilvēki vēlas. Tā tad ir apmēram 20-25 cilvēku bāriņš. Viņi grib aiziet uz kaut kādu bāriņu. Iztēlosimies mēs arī kā, teiksim, socionikas kluba biedri vai domu biedri. Mēs gribētu aiziet kaut kur satikties. Un, godīgi sakot, es arī pati esmu rīkojusi tādu pasākumu, un es šādam pasākumam vietu toreiz atradu Krasta ielas Lido. Jo tur pagrabā ir šie lielie galdi, un tur katrs var aiziet un paņemt, ko sev vajag, bet tātad šie konkrētie cilvēki labprāt gribētu aiziet pasēdēt kādā restorānā vai krogā, piemēram, kaut kur Rīgas centrā, un tad viņi bieži vien saskarās ar atteikumiem par to, ka viņiem atsaka, jo saka tā, ka vai viens rēķins, tātad nekādā ziņā jūs nedrīkstat katrs pats par sevi maksāt, jo mums tas nav vērti. Nākamais, visiem jāpasūta ēdieni iepriekš. Un atkal jau iekavās, tā kā tas ir tas, ko es jums skaidroju šobrīd papildus, jo mums tā ir ērtāk, Tālāk, nākamais, ierobežots uzturēšanās laiks, atkal jau iekavās, jo mums tā ir ērtāk. Tad tiek prasīti dažādi ekstra maksājumi, priekšapmaksa, un šie cilvēki nesaprot, kāpēc, kāpēc mums atsaka, jo mēs esam klienti, un tā atbilde ir ārprātīgi vienkārša, ka šajā te viesmīlības nozarē, kas ir bāri, restorāni, kafejnīcas, viesnīcas, viesunami, arī tā skaitā tie, kas ir, nezinu, kaut kāds izbraukuma pirtis un baļļas un kaut kas tam līdzīgs, ka tur liela daļa aizdodās strādāt cilvēki, kas ir šai nozarei nepiemēroti. Tie ir tie paši nabaga loģiskie, intuitīvie tipi, arī tādi kā es, un kaut kā maldīgu iemeslu dēļ domā, ka šī ir tāda, kurš tad to nevar, kurš tad nevar kaut ko pārdot, kurš tad nevar apkalpot, kurš tad nevar pagatavot kaut ko ēst, bet patiesību sakot, manās personīgajās acīs šī ir viena no grūtākajām jomām un nozarēm, tāpēc, ka, it īpaši, ja es uz to skatos no sava skatu punkta, es kā loģiskais, kā prāta cilvēks, kam visa tā apkalpojošā, aplaizošā un labas sajūtas raisošā tēma, man viņa nāk grūti, man viņa reāli nāk grūti, bet
to, ka tas tā ir, es to apzinos tikai tagad. Tikai tagad, kad es zinu savu sociotipu, jo līdz socionikai, protams, ka daudz glaimojošāk par sevi ir domāt, ka es esmu laipna, viesmīlīga, saimnieciska, praktiska, gādīga un vēl nezinu. Ja? Nu, mana pieeja ir tāda, ka to vajag zināt un saprast. Tas ir jāzina, jāpieņem, jāsaprot pašam par sevi. Un tad, kad tu zini, un tad, kad tu saproti, man šodien ienāca prātā tāda muļķīga analoģija, bet man liekas, ka tā kaut kādā mērā to dzīvi arī raksturo. Tie, kas tādi gados cienījamāki klausītāji, tie droši vien ir, nezinu, redzējuši un piedzīvojuši to, ka veikalos vai tirgū mazgā desas. Mazgā desas, mazgā sardeles, tāpēc kā ar laiku tās mēdz samaitāties, noglumēt. Tām beidzās derīguma termiņš, bet viņas vienalga ir jānogrūž un jānotirgo. Un tad jautājums, vai no tā, ka tā desa ir nomazgāta, vai tas maina to faktu, ka viņa ir veca un ar viņu var saindēties. Ja? Viņa būs derīga tikai uz to brīdi, kamēr tu viņu notirgo, bet pēc tam tā piedzīvotā vilšanās, kādam tas ir vienkārši, tu paostīs un izmetīs ārā to veco desu, kāds cits varbūt viņu apēdīs un saindēsies. Ja? Tas rezultāts var būt briesmīgs, tāpēc mēs nedrīkstam paļauties tikai uz to formu, uz to izskatu un uz savām domām par otru cilvēku. Tāpēc, ka aiz tā apvalciņa var būt viss kaut kas. Tā realitāte var būt ļoti tāda, kas raisa vilšanos. Un vēl ir viena tāda lieta, mēs negribam atzīt tās savas vilšanās, mēs negribam atzīt savas kļūdas, tāpēc cilvēkiem ir ļoti grūti, pieņemsim, pateikt, atzīt citiem. Viņš ir nopircis kaut ko šausmīgi dārgu un nejēdzīgu kursus varbūt socionikas kursus viņš ir nopircis par traku naudu, viņš tur sēž un špļaudās tur aiz datora vai tajos kursos un domā, kas tas tāds ir, uz ko es te esmu atnācis, bet tev ir bail to pateikt tiem citiem cilvēkiem, atzīt to savu kļūdu, jo tad tev liekas, ka ārprāts, tad, nezinu, dzīve beigsies, pasaule izbeigsies tajā brīdī, kad es pateikšu, ka man kaut kas nav sanācis. Un jāsaka, es pati noteikti arī esmu pie tiem cilvēkiem, kuriem arī ar šo savu kļūdu un savas kļūdīšanās, maldīšanās atzīt ir bijis ārprātīgi grūti. Bet es teikšu tā, ka tajā brīdī, kad es ar šo tiku galā, gandrīz tiku galā, tad atbrīvojās kaut kāds tāds jauns spēks, jauna varēšana vispār risināt kaut kādas lietas, darīt, uzdrošināties, mēģināt, riskēt. Un te atkal ir tas moments, meklējiet sev labu skolotāju. Man šajā jautājumā ļoti palīdzēja vīrs ar tādu salīdzinājumu vai piemēru. Viņš teica, no tā, ka ja tu apdirsies, ja tev ir pilnas bikses, bet tu nevienam par to nesaki, nav tā, ka tu esi neapdirsies tāpēc, ja? Tu joprojām esi apdirsies, tev ir tās pilnās bikses, smird, viss ir slikti, viss ir nērti,
Bet kamēr tu turpini tēlot, nu, kur ir ieguvums tajā situācijā? Jā, nekas labs nevar notikt, nekas izmainīties tavā dzīvē nevar. Man šo bija ļoti, ļoti, ļoti grūti pieņemt šo atzīšanu, ka es esmu apdirsusies pateikt to kādam skaļi. Man to ir bijis grūti izdarīt, ļoti, ļoti grūti. Un jo tuvāki cilvēki, kam to pateikt, jo grūtāk. Man pat ir vieglāk to izstāstīt auditorijai nekā saviem tuvākajiem, jo man vienmēr ir licies, ka viņi tad manī būs vīlušies, bet jā, es nepadomāju par to, kādu enerģiju reāli tas atbrīvo, cik tas iedod tev pašam tādu vieglumu, un ka tu pats sev vari apmēram atmest roku. Dievs, nu tu taču arī drīksti apdirsties, ja?